pavisam klusi un nemanāmi, mēs esam kļuvuši par lieciniekiem diezgan ievērojamam mākslas faktam. Mākslinieku Edgara Vērpes izstādē, jo ļoti daudzus gadus viņš sevi uzskatīja par bijušo mākslinieku, bet tomēr glezniecība ņēma virsroku. Tā kā mums joprojām nav sava latviešu laikmetīgās mākslas muzeja, mākslinieki izstādās dažādās publiskās telpās. Pēdējo 11 gadu laikā gleznotājs Edgars Vērpe vairāk bijis pazīstams kā Jaņa Rozentāla mākslas skolas vadītājs, joprojām arī Kultūra Kapitāla fonda direktors un savulaik arī makšķernieku raidījumu vadītājs televīzijā. Bet 80. un 90. gadu mijā Vērpe piedalījās domu biedru grupā, kas radīja nelielu apvērsumu padomi Latvijas mākslā. Maigo svārstību projektu ietvaros milzīgajā Latvijas izstāžu zālē iekārtojot darbnīcas un radot darbus skatītāju acu priekšā. Glezniecībai Vērpe atkal pieķēries pirms gadiem 6. Uzņēmēja Ulda Pīlēna rīkotā plenēra laikā Liepājā. Man te ir daži darbi, šeit laikam tas tādi, kas ir tapuši, 6 gadu garumā. Sāc tā kā pieķeries, tā kā noliec maliņā, tā kā nezinu, ko darīt tajā brīdī. Un tas ir no šī te pārtraukuma, ja? Viņš ir, to vilkmi vajag dabūt. Tas tāpat kā ar latviešu kino, ja? Vienu filmu gadā uztaisot vilkmi nevar dabūt, ja? Ir jābūt kaut kādam ritmam, ja? Tas pats ir arī māksliniekam darbnīcā. Ja tu taisi vienu bildi pa gadu, tad tā ir tāda muļāšanās, ja? Ar to es kādu laiku arī nodarbojos. Mākslas zinātāju sabiedrībā Edgars Vērpe krietnu laiku pazīstams kā zivju gleznotājs, jo viņa darbos dominē pēc pašu domām pabeigtā un dabas ģenialitātē vienkāršā zivs forma, kurai katrs var piedēvēt savu simbolisko nozīmi. Tomēr mākslinieka paša interese slēpjas dziļāk. Daudzu gadu laikā viņš turpina eksperimentēt ar materiāliem un attīstīt pats savu autoru tehniku, kuras pamatā ir dažādi apstrādāts koks, arī papīrs, akrils un eļļa. Gala rezultātu par gleznu gluži tradicionālā izpratnē vairs nevar uzskatīt. Man īstenībā ir interesanti mēģināt tādas lietas, ko es neesmu darījis, ko es neesmu redzējis, ka kāds cits ir darījis. Ja? Un ir tās tehniskās lietas nenoliedzami ir man ļoti interesantas. Te jau nonāk tikai tas, kas iegūst rezultātu. Ja? Tādā eksperimentālā tehnikā ļoti daudz, kas aiziet saucamajā papīra grozā vai miskastē, jo īstenībā ļoti daudz, kur mēģinot, viņš nesanāk tā kā gribās vai tā kā gribās nesanāk nekas, bet nesanāk tā, ka viņu var lietot. Pēdējais pamudinājums Edgaram Vērpēm sadūšoties uz jaunu darbu izstādīšanu pieder Ilzei Freimanai no Vīnu studijas, kas pēdējo pāris gadu laikā kļuvusi par vērā ņemamu pazīstamāko latviešu mākslinieku izstādīšanās un arī pulcēšanās vietu. Mākslas darbi no muzejiem un galerijām arvien biežāk iet pie publikas lielveikalos, birojos un restorānos. Šobrīd jau vispār mākslinieks ir ļoti radoši pieiet. Ja? Tie mākslas darbi, viņi ir da jebkurā īstenībā vidē, sākot no kaut kādiem mežiem līdz urbānai vidē, kaut kādās vecās fabrikās. Tā vide tiek lietota jebkura, un man liekas, tas ļoti normāli. Tas laiks, kad māksla bija tikai baznīcai un pilīm, ir sen garām. Un tomēr atsevišķas personāla izstādes ir tikai atsevišķi, reizēm no konteksta izrauti mākslinieku dzīves un darbu nogriežņi. Neviļus nonākam līdz sāpīgai tēmai – laikmetīgās mākslas muzeja neesamībai Latvijā. Es nevaru pateikt, cik ļoti tas ir vajadzīgs, jo, manuprāt, tas jebkurā gadījumā būs pateikts pa maz. Jo vienai tautai, kurai ir sava mākslas vēsture, šobrīd ir tukšums veselā lielā posmā. Tas ir milzīgs, faktiski tāds zaudējums, un kamēr nebūs tās vietas, kur to visu varēs redzēt kaut kādā kopainā, es domāju, ka mēs arī tāda tauta bez vēstures un bez tādas saprašanas par šīm lietām būsim. Sāsinātajās diskusijās pretnostatot sociālās vajadzības visāda veida mākslas atbalstam, būtu vērts padomāt par to, vai vispār iespējams iztēloties pasauli bez jebkādas mākslas klātbūtnes, jebkurā sadzīviskā priekšmetā, un vai kāds gribētu tādā pasaulē dzīvot.